Man tiešām tā dzīve bija kā viena banga, kā viena vētra. Es stāstīju tai baptistas meitenei, parādi man Dievu. Jā. Tas bija 10 gadu atpakaļ. Jā. Es teicu, tu nevari parādīt man Dievu, tātad Dievs man nav. Es teicu, redzu kokus, es redzu sauli, mežus, debesis, ja? bet kur ir Dievs? Nu, visu tu redzi, izņemot Dievu. Jā, izņemot Dievu. Es saku, Dievs nav, jūs te vienkārši muļķi visi te laižat. Ja? Mani viņš nokodēja uz 5 gadiem ar visu certifikātu. Bet, ja es dzers, tad maniem būs cauri. Mēs atbraucam uz Talsiem, uz tādu kafejnīcu lielnīti, un es atceros, ja viņš teica, ja tu dzers, tu mirs, bet es saprotu, ka es gribu dzert, es saku tā labāk, ka es dzeru mirs, nekā es šitā te mocās. Un man pateica tā, ja tu vēl skries, tev kāju noņems nost, jo tev viss ir beigts. Gan kauls, gan cīpslas, gan mēnesks. Viss ir mata galā. Viņi tev taisīja magnētisko rezonanci? Jā, magnētisko rezonanci, un viņi uz video man visu parādīja. Jā. Jo es saprotu, ka tas nav fiziski, bet ka tas ir gars, kas tev vienkārši tev uzbruk. Reālā veidā es sajūtu, ka tā tumsta, tā kā blīkšķis bija. Bum! Es to garīgi dzirdu. Jā. Bum! Un es jūtu, ka viņi aiziet prom. Un no tā brīža man vispār vairāk nav distonija. Pazūd uz visiem laikiem. Visiem sveiciens. Sveicināti, dārgie draugi. Šodien studijā ir Normunds Dūda, un varbūt tās daudz viņu nezina. Bet Dievs pie viņa ir darījis lielas lietas un lielus brīnumus. Un tāpēc šodien ir tas gods paklausīties, ko Dievs ir darījis pie Normunda. Un tāpēc uzdosim viņam pirmo jautājumu, kā tu iepazini Dievu? Dievu es jau iepazinu 89. gadā Baptistu baznīcā. Kā tu biji nokļuvis tajā Baptistu baznīcā? Jaungada naktī man viena meitene pastāstīja par Jēzu Kristu, un viņu uzaicināja uz baznīcu. Uz draudzi. Jā. Un tu tā uzreizām arī aizgāji? Uzreiz jau neaizgāju, bet pēc kāda laika es aizgāju uz to. Aizgāji. Un tur tad tu tā kā piedzīvoji Dievu? Piedzīvoju Dievu es pēc 10 gadiem. Jā, bet principā iepazini viņu. Tad tas sanāk. Jā, iepazinu Dievu pēc 10 gadiem, 99. gadā. Jā, bet Jēzu Kristu es pieņēmu 89. gadā. Pie baptistiem. Jā, pie baptistiem. Es aizgāju uz draudzi. Es nebiju tur draudzē iekšā, bet vienkārši kā pieņēmu, ka Jēzu Kristu. Tur baptisti vai arī tādu aicinājumu pieņemt Jēzu Kristu? Jā, viņi aicināja, jo tur bija atbraucis no Amerikas viens mācītājs, un tad viņš aicināja, kurš grib pieņemt Jēzu Kristu. Un es domāju, lai es neapbiežot tās meitenes, es arī aiziešu pieņemt Jēzu Kristu. Jā. Un kā bija kaut kādas sajūtas, arī kaut kādas izmaiņas dzīvē pēc tā? Nekāds man nebija izmaiņas, nekāds. Es domāju, tik vaļā no alkohola, no cigaretēm. Tu vēl pīpēji pirms tam? Jā, pīpēju. Un arī dzēri, jā? Dzēri, viss tā kā. Narkotikas arī kaut kāds lietoja? Nē, narkotikas nelietoju. Tas bija vienīgais, ko ne. Jā, tad tu pīpēji dzēri un gribēji no tā atbrīvoties? Jā, es gribēju atbrīvoties, un tāpēc es gāju arī pieņemt Jēzu Kristu par savu to kungu, jā. Bet kā bija, sanāca atbrīvoties? Nē, kas man nesanāca. Es vienkārši dzēru tālāk un smēķēju, un nekas man... Tavā dzīvē tā kā nekas īpaši nenotika. Jā. Bet kā tu piedzimi no augšienes? No augšienes piedzimšana bija tāda, ka 99. gadā, 14. maijā, man uzaicināja radniece. Es atvainojos, tas ir jau pēc 10 gadiem? Jā, pēc 10 gadiem. Jā, uzaicināja radiniece. Jā, es uztaisīs mazliet tādu atkāpīt, jo es gāju uz to baznīcu. Es tāpat braucu uz baznīcu, tad, kad bija slikti, no alkohola, es kaut ko meklēju.
Jā. Es meklēju, ka tur man palīdzēs, bet īstenībā nekas man nenotikās. Es dzēru tālāk un gāju vēl sliktāk. Bet tu tā Bībeli lasīji tad? Jā, es lasīju Bībeli, bet neko tur daudz no viņa neatcerējos. Es lasīšanu lasīju, bet man nekāds sapratni nebija par viņu. Nu jā, bet tad, turpināsim to punktu. Kā tu piedzimi no augšienes, no svētā gara? Nu, man radinieks uzaicināja man uz dievkalpojumu, atbrauc būšot viens luterāņu mācītājs. Kurā vietā tas bija? Rudē, Rojupē. Tad viņa bija Rojupe, bet tad viņa pārgāja uz Rude. Jā. Un tur bija tāds kristīgs namiņš uztaisīts, ja, kur bija uzaicināts viens luterāņu mācītājs sludināt. Un tad man uzaicināja, vai es negribu aiziet paklausīties. Nu, es tā pastāstīšu tā, jo tādā mazā griezumā šoreiz, jo man ir liecība par to, kā es tur atgriezos, jā. Gan man ir liecība, gan 9 gadu atpakaļ, kur es ir liecinājis, jā, Jelgavas tajās sapulcēs, un arī esmu liecinājis 2 gadu atpakaļ Brīvības centrs, vai tagad sauc Vārdu gaismā draudzē, liecināja par manu atgriešanos. Tātad, Normundi, izstāsti, kas tas par namiņu bija? Tas ļoti interesanti tu apstāsti. Kas tas par namiņu bija? Tur bija uztaisīts kristīgais namiņš, kur nākt cilvēkiem pielūgt Dievu, slavēt Dievu. Bet kāds viņš izskatījās? Tāds maziņš namiņš, tur kādreiz bija kafejnīca. Un tad kaimiņš pārtaisīja to kafejnīcu par tādu kristīgo namiņu. Tad tu biji tajā namiņā, un tur bija uzaicināts viesus mācītājs, luterāņu viesus mācītājs. Jā, un ko viņš darīja tur? Nu, es iegāju iekšā, un es skatos, ka viņš staigā un smējās. Pat smējās viņš jā, arī? Jā, pat smējās un staigā tur uz priekšu un uz atpakaļ. Par ko viņš smējās, kas tur bija tik smieklīgs tajā visā? Es nekāds smieklus tajā brīdī nekāds tur neredzēju, jā, bet man... es sapratu to, kad es braucu pie baptistiem, jā, ka tur bija mācītājs, bija žaketē, šlipstē bija, un pieklājīgs cilvēks sludina. Jā. Bet kāds tas luterāņu mācītājs izskatījās? Viņš... kā viņš bija apģērbs? Nepieklājīgi vai kā? Viņš bija tāds, ka ne šās, ne tāds. viņš gāja uz priekšu un uz apakaļ un smējās un runā, un es domāju, ka kādā vaiprātā es esmu ieradies. Tu tā sapratu? Jā, es sapratu, ka viņš ir īstais sektantists, jā, ka šis tāds mācītājs nevar izskatīties. Ka tas nevarētu būt no Dieva? Nē, ka tas nav no Dieva, ka tas ir bauns, tas ir. Tā tu sapratu? Jā, es sapratu, ka tas ir demonisks bauns, ka cits, kas ir sekta, no sektas, kaut es pats nezināju, bet kāpēc tu nemuki prom no turienes? Es jau muku prom, tas tur izstāstīt, kā es muku prom. Stāsti, jā. Un tā bija tā, kad es klausos, un tad pirms tam es vēl izgāju laukā, un es tur ārā bija čaļi. Jā. Es stāstu tā, kā viņš bija tajā brīdī. Jā. Es tiem čaļiem teicu, šito mācītāju vajadzēs kārtīgi noslānīt, atņemt viņam visu naudu, ko viņš ir tur, jā, ko viņš ir pa ziedojumiem tur ir dabūjis, jā, un lai sita ar kājām projām uz Rīgu, jā. Jo man bija tāds naids iekšā dusums. Ko viņi tie puiši? Viņi tas labi ir, jo viņiem arī daudz nebija tur nekas tur darīja jāsaka, jā, ka viņiem bija gatavi. Riskants darbs ļoti. Jā, es domāju, kāds tur Dievs, tur vēlns ir, jā. Un kā tur beidzās tā epopeja to mācītāju? Labi, es tagad iet vēl vienreiz iekšā, es tagad klausos, viņš staigā šurp, turp, un tā es domāju tā, viss, es tagad mukšu laukā no šeit, jo es viņu vairs nevaru izturēt to, ko viņš tur sludina, man tas nav pieņemams, man viss iekšā šitā vārījās, reāli man viss vārījās, man vārās, viss man dusums, es gribēju lekt pārpat visiem soliem, jau viņam klist jau virstu un dot papīru. Bet tur bija audzinātāji, tur bija skolotāji. Es tikai nesapratu, kāpēc tie audzinātāji un skolotāji visu šo klausās. Izglīto cilvēku, jā, kas redz, ka tiešām viņš muļķības tur stāst. Jā. Un tā es domāju, viss tas tagad mukšu laukā. Un uzreiz viņš tam paceļ to roku gaisā, un man pirms tam palika kauns. Man ir kauns, ka es vispār te esi ienācis. Jā. Un ka man iekšē ārprāts un man kauns palika. Un reiz viņš tā paceļ šitā te roku augšā, šitā pirkstu, un es parādu pret manīm. Un sāk bļaut tā pilnā kaklā. Vā! Tā, jā. Un man roka arī paceļās augšā un bļauj viņam pretī. Laikam es aiz bailēm bļauju pretī. Es tā nolaišu tā roku lejā, un es domāju, viss es smūku.
Jo to namiņu es pazinu kā 5 pirksti, jo tu kā es biju Tu kafejnīcā. zināji, kur ir izēja? Jā, es zināju, ne, tur bija 2 izējas. Viena izēja bija uz ezeru, otrs izēja bija tur, kur es tikko ienācu iekšā. Ja? Jo es tur kādreiz biju dzēru un es tur visu zināji pārzināju. visu, Ja? jā. Un es kā skrēju, es neskrēju ne pa tām durīm un pat taisno ieskrēju iekšā noliktavā. Es skrienu iekšā, tajā stūrī, saraujās tādā čokurītē, saraujās. Un man tagad bailes tāds paliek, es domāju, kas te notiek? Uzreiz man pienāk klāt viena māsiņa, nu daktarī tāda, reāla daktarī. Jā. Nu, reāla māsiņa pienāk klāt, viņa man klāsbiedram, nu, mamma. Pienāk klāt, uzliek man roku uz plecu virsū, Normunda, tev viss ir kārtībā? Nu, viņa kā daktari teica, vai tev viss ir Es kārtībā? atvainojos, cik tev gadu bija tad? 28. Pat paliels jau, jā, jau paliels. Jā. Un es saku, man viss ir kārtībā, un es saprotu, ka es ceļos augšā, un es eju tagad uz priekšu. Jā. Es eju uz priekšu, pataisu to aizskariņu vaļā, un es saprotu, ka es iet uz priekšu, bet tai pašā laikā es saprotu, ka es neeju, ka kaut kas mani vada. Un reiz es saprotu, es ar katru soli, es saprotu to, ka es sev pazaudēju. Ka es jūtu, ka es vairs neiet un tad tajā vienā no tiem soļiem, kad es jau iet jau uz tās platformas priekšu, man atnāk uzreiz vīzija atklāsums, tāds redzējums, kur es stāstīju tai baptistas meitenei, parāda man Dievu. Jā. Tas bija 10 gadu atpakaļ. Jā. Es teicu, tu nevari parādīt man Dievu, tātad Dievs man nav. Es teicu, redzu kokus, es redzu sauli, mežus, debesis, ja? Bet kur ir Dievs? Nu, visu tu redzi, izņemot Dievu. Jā, visu Dievu. Es saku, Dievs nav, jūs te vienkārši muļķi visi te laižat, ja? Un tajā mirklī, kad es iet uz priekšu, man viss tas nostājās priekšā, kur tad ir tas Dievs? Kur tad ir tas Dievs, ko es teicu tai sievieti, tai meitenei? Jā. Kur tad ir tas Dievs? Uzreiz man iekšā tā balss. Kur tad ir tas Dievs? Un ar vienu katru soli ejot tuvāk, es saprotu, vā, Dievs ir pats manī ienācis. Tu tad saprati tajā brīdī. Jā, es ejot uz priekšu, es saprotu, ka es vairs neeju, bet Dievs ir manī pašā. Viņš tevi nes. Jā, ka es iet, jā, kur te ir tas Dievs? Un es saprotu, ka es pilnīgi sev biju pazaudējis, kad man pilnīgi vienalga tas bija. Tur apkārt, es gāju, man bailes vispār bija pazuduši, es gāju pašā priekšā un es saku, slava Dievam, Jēzus ir dzīvs. Un tā es iepazinu reāli Dievu, jo es sev pilnībā pazaudēju un piedzīvoju Dievu iekšī. Nu, pastāstīji, kas notika tālāk. Protams, tad, kad es arī izgāju priekšā, man pēc kādām 2 minūtēm man momentāli nāca grēkatziņa. Jā. Man neviens nenāca roku uzlikt virsū, vai teikt, Normund, tev ir grēki, tev ir jānožēlo, vai kaut kas tam līdzīgs. Man pašam sirdī uzreiz bija tā iekšēji, es ieraudzīju savu dzīvi, visi, kam es darīju slikti un darīju pāri, mamma izsevišķi, jā, savu dzeršanu, alkoholu un visu klaiņošanu, jā. Man nāca grēkatziņa, ka es esmu grēcinieks. Un tad es nokritu Dievu priekšā un es nožēloju grēkus. Es esmu Dievs žēlīgs, man piedod man, ja, kad es piedzīvoju Dievu. Jā. Un tā. Nu, pastāsti tālāk, kas notika tālāk tavā dzīvē. Nu, tālāk es... Nu, te kaut kas jau laikam izmainījās, ja jau pēc šitāda te notikuma. Jā, man izmainījās. Nu, pastāsti par tām izmaiņām. Un tā bija tā, ka es izietu no tā namiņa ārā, es eju uz māju, un es domāju, nu, beidzot man sieva būs priecīga. Nu, kad Dievs ir, ja, un es iet mājās, un tad vēl bija ievas tādas ziedēja, ja. Es saplūcu tās ievas zaļiņas. Kas pa mēnesi tas bija? 14. maijs, tas man ir pilnīgi... Jā, super. Otrā dzimšanas diena. Jā, man tā bija otrā dzimšanas diena. Un es saplūstu ievas zars, es iet iekšā, attaisu durvis, es saku sievai, Dievs ir! Un es viņai tos ievas zariņus tā... dod, jā, un viņš tā atkal piedzēries, un tas mans sievas tur iemet šmucpainī. Es saku, nav šoreiz piedzēries, šoreiz, es piedzīvoju Dievu, jā, un, protams, Tas bija pastāsts smalkāk, un kā tur tas izpaudās, viņi nenoticēja? Nē, uzreiz viņi to nenoticēja, jo viss tas ciems tur nenoticēja uzreiz man, jo es stāstīju, kad ir Dievs, viņi teica, vai no kurš, bet ne jau no tu var, ja? Kad tu pazīsti Dievu. Zini, kad tur mēs stāvējām darba vietā,
Mēs tagad aizēju uz darbu, un es skatos, ka mūsu darbu priekšā, kā jau ir tās sapulcīts vīri, kurš sapulcējās, viņi runā par to kristīgo kafejnīcu. Un viņi stāsta par Jēzu, ka tie sektantisti tur visi tur sanāk. Jā. Viņi pasaulīgi cilvēki, viņi runā. Un es stāvu blakam, un es klausos, es saku, nē, tur nav nekāds sektantists. Es arī viens no viņiem. Tu? Viņi saka, tu? Nē. Vai no ko, bet ne jau tu? Tu nekad nevarēsi būt tāds kristietis. Nevar, tas nav iespējams. Es saku, nē, es reāli piedzīvoju Dievu. Un man vēl bija tā, kad es piedzīvoju Dievu, man katrs otrs vārds bija lamvārds, krievu valodā. Ja? Es vispār nemācēju tā normāli izteikties. Man visur bija visādi ja tagad lambārdi. Būtu ieraksts, visu laiku būtu pī. Jā, visu laiku nepārtraukt, jā. Visu laiku pīkšķēt, jā. Man mamma ir dzinusi no galda nost, jā. Viņa saka, kā tu Normunte runā pie galda. Visu laiku lambārdi. Un es saku, kas tad tāds ir? Kas tad tāds ir noticies? Jā? Es domāju, ka es normāli runāju. Jā, un tad es to piedzīvoju tā Dievu, un tad sākās mans turpmākās izmaiņas. Varbūt pastāst pa viņām. Pat lielākā izmaiņa, kāpēc mēs esam šeit nonākuši pie bangas. Jā, kas ir banga? Jā, kas ir nonākusi banga, jo man tiešām tā dzīve bija kā viena banga, kā viena vētra. Es biju braucis pie kodēšaniem, mani kodējuši un kodējuši visādi hipnozētāji. Un nav atbrīvojuši no alkohola, jā. Tu biji, tu teici, lietoji alkoholu. Jā. Jo tas jau būs, redz, liecībā viņš būs iekšā. Ja tu varēsi skatīties to liecību, tāpēc šeit mēs labāk neizplūst, labāk runāt par to, ko Dievs manī atklāja šajos 3,5 gadu laikā. Jā. Pēdējos šajos 3,5 gadus. Jā, pēdējos 3,5 gadu laikā. Un paņemsim mazliet atpakaļ, jā. Pēc tās sapulces man notikās tā, jo par šo tēmu es praktiski vispār neesmu runājis. Kaut kur ieminējies, kādām pateicis, bet vienmēr tas man atnes problēmas. Neviens tam neticēja, visi domā, ka es plātos, lielos vai kaut ko gribu, nezinu ko, jā, bet tas nav mans, to Dievs man atklāja. Es varu runāt tikai to, ko Dievs man ir atklājis un ko es esmu pats reāli piedzīvojis. Es tagad runāju arī Dievu priekšā. Es runāju Jēzus priekšā. Es runāju Svētajā garā. Ja? Svētais gars ir mans skolotājs, mans vadītājs. Un bija tā, ka pēc 3 dienām mēs ar to pašu kaimiņu, kas bija uztaisījis kristīgo to kafejnīcu, jo man tagad ir man ir kaut kas jauns Dievs, ja? Mēs ejam staigāties, mēs runājam par Jēzu Kristu, uzreiz mani iemirgojās tāda gaismiņa, tāda ceļmalā. Es tā gāju un tā iemirgojās. Es viņam Mārim saku, tu neredz tos jāņtārpiņas tur, baigi jāņtārpiņi tur, jā. Viņš saka, nē, kur vēl jāņtārpiņi, vēl jau jāņi nav, vēl jau nevar būt. Es, labi, es iet tālāk, tagad es aizēju mājās un sēžu pie galda un atkal iemirgojās kaut kas tā. Es domāju, kas notiek, kas, ko, kā. Es tagad visu sīk un smalki tur nestāstīšu, kas, ko un kā, bet es pastāstīšu to būtību. Būtība ir tāda, kad redziet, kad es biju tajā namiņā, es piedzīvoju Dievu, es piedzīvu no augšienes, ja? Es piedzīvu no augšienes, un es gribu pateikt to līdzību. Tas ir tā kā bērns, kad piedzimst bērns sieviete, ja? Viņš piedzimst, viņš ir maziņš. Un tad viņš sāk augt un sāk veidoties. Ja? Sāk pieaugt, sāk augt, veidoties. Vien lielāks, mēs ejam no pilnības uz pilnību, un kā bērns kā aug. Ja? Un man tieši tāpat bija. Es garīgi piedzimu no augšienes, un Dievs man bija devis dāvanu šo garīgo redzi. Bet es tā iesākumā redzēju tikai mazliet garā. Šeit no iekšienes sāk es redzēt garā. Staigājiet garā, runājiet garā, skatieties garā. Tā ir Bībelē ir rakstīts. Jā. Runājiet garā, skatieties. Tas signāls bija garīgs. Jā, garīgs signāls. Un to es redzu reālā veidā. Gan kā ir fiziskā redze, tā ir reāli garīgā redze. Un Dievs neko tev nedos vairāk, ka tu vari, tu redzēsi eņģeļus, tu redzēsi to un to un to, un tik tev būs. Nē, tas notiek tā, ka tev izaugsme ir, ka tu augi kopā ar Dievu vārdu, ka tas jaunais cilvēks sāk augt, izaugt,
pieaugt, veidoties. Un viss iet no godības uz godību, no spožuma uz spožumu. Amen. Nu tā. Jā, bet par to bangu izstāsti man. Kā radās šī bangas ideja? Banga radās tā, kad man bija tā, ka es esmu precējies 2 reizes. Jā. Vienreiz mēs dabūjām izšķirties arī dēļ kristietības. Patiesībā dēļ Jēzus. Tas bija tas, ka tu atnāci ar tiem ziediem mājās? Jā, pēc tam mums sākās, un viņi nevarēja to pieņemt, kad redz, ko ciems domā. Bet vai bija labāk, ka tu dzēri tajā laikā? Viņi teica, labāk, ka tu biji, kad dzēri, nekā kad tu esi kristīgs. Tā vismaz tev varēja saprasties. Jā, tu varēji saprasties, varēji runāt, tagad skrien uz visādām sapulcēm, tur lūgties un vēl neko un tādā veidā. Jo pirms tam, kad vēl nebija atgriezies, kad es atnācu mājās, man bija tāda poha, un es domāju, kur sieva ir noslēpusi naudu, un es meklēju viņas klādes, un es atradu dienas grāmatu, kur meklējot naudu. Un es domāju, ko tu viņi ir rakstījusi par to dienu. Ja? Un viņa rakstā, lai viņa lūdz Dievu, lai Dievs atbrīvo mani no alkohola, jo mājās ir elle. Un es to izlasu, un es pēc sevi domāju tā, ak, Dievs, tas laikam nekad nebūs iespējams. Man patīk ballēt, tusiņi, iedzert. Jā. Un kā es bez to alkohola? Es saku, tas laikam nebūs iespējams. Un pagāja laiks, un Dievs, kad man atbrīvoja, nevis tā, kā viņi domāja, bet atbrīvoja tā, kā viņi nedomāja. Atbrīvoja tādā veidā. Jūs jau pie tā arī pati vainīgi ir, ka viņi jau tevi izlūdz, lai tu kļūsti par tādu ticīgo. Jā. Vienīgi tā kā tu saki, viņi gribēja pa savam, lai tas notiktu, bet Dievs izdarīja to pa savam. Un vēl ko es gribu pateikt, tajā laikā, saprot, es biju kā piedzīvis arī no augšienes, ja, tā kā šķūnis, ja, man viss bija sabojās, gan emocionālā, gan viss fiziski, es biju, kāds ir, visi lamvārdi, ja? Es jau kad es piedzīvu no augšienes, man jau vienā mirklī visi tie vārdi nepazuda. Un viss tā dzīve, ja? Varbūt es kaut ko nesapratu, vai kā tas sanāca, bet mēs dabūju izšķirties. Tā sanāca, mēs dabūju vienkārši izšķirties. Ja? Un es viņai prasīju arī piedošanu, varbūt mēs sākam no jauna, viņi saka, nevajag. Tad turpinam tālāk pieturēties pie tā, kā dzima kristīgā atmoda banga. Jā, tas ir tas galvenais, kāpēc mēs esam šeit, varbūt. Ir šeit pēc 26 gadiem, šitas ir 27. gads. Jā. Kāpēc ir kristīgā banga? Jā. Atmoda. Kāpēc? Tāpēc jau... Un vispār izstāst, kas tas ir, lai vispār mēs saprotam, kas tas ir. Tāpēc es paņēmu to atkāpu atpakaļ, lai cilvēki arī sapratu, kas ir otrais precējies. Ja? Un tagad bija tā, kad mēs ar sievas aprecējamies, un tagad mēs brauksim tādā tā kā mazā kāza ceļojumā. Jā. Mēs braucam un sarunājām Rojā. Uz Roju brauksim. Braucam uz Roju, paņēmām tur viesnīcu jūras krastā un braucam. Un, kad mēs tuvojamies jau Rojai, bija kaut kāds pulkstenis 11 aptuveni. Viss tur zibeņo. Tāds zibens. Varbūt tu atceries, kas pa mēnesi tas bija? Es atceros kāds datumu, kā es tur aizmirsu. 29. augusts. 2022. gads. 29. augusts. Skaidrs. Biju. Jā. Un tagad mēs iebraucam Rojā. Un sieva saka, aizējām līdz jūrai. Jā. Aizējām uz jūru. Mēs aizējām uz jūru un nākam tagad atpakaļ, un es ieraugu to bijušais kolhozs Banga tāds bija. Tur Rojā, jā? Jā, tā saucās Banga. Tur bija zvejnieku, kolhozs Banga, vai kā viņi tur sauc, Banga. Un interesanti ir tas, ka es pats tajā bangā esmu arī strādājis, tajā ēkā. Jā. Tur es esmu strādājis, un tur esmu saņēmis arī algu, un mēs tagad iet garām, un Dievs saka, paskaties uz augšu, es paskaties uz augšu, un rakstīts ir Banga. Un Dievs saka, tā sauksies tavu kalpošanu, Banga. Jā. Un pēc kādā laiciņa kristīgā atmoda Banga tā būs. Un sieva arī to redzēja? Jā, mēs ar sievas kopā to reizē saņēmām. Superīgi. Šo. Kristīgās atmodas Banga misija? Misija ir tāda,
to, ko es esmu piedzīvojis, ja? Jā. Dievs saka, ko tu esi saņēmis, tu dod tālāk. Netur sevī neko. Jā. Un, ja svētais gars manī varēja atbrīvot no alkohola, no cigaretēm, no visādām, visādām slimībām, tad es ticu, ka Dievs arī var atbrīvot tādā pašā postā, kur es esmu. Jā, bet ko tu taisies darīt? Ko tu darīsi ar banku? Kā tas izpaudīsies mūsu sabiedrībā? Kā mēs to varēsim piedzīvot? Tāpēc jau ir šis video rullīts, kas tiek sagatavots, lai pēc tam palaists publiski, lai cilvēki varētu par šo zināt. Tad mēs ņemsim telpu, mēs paņemsim telpu un izsludināsim dienu, kad tas notiksies, un tad cilvēki nevis nāks pie maniem, bet viņi nāks pie Jēzus Kristus, pie Svēto garu, kur viņi varēs piedzīvot Dievu. Es saprotu, ka visticamāk notiks tas pats, kas ar to luterāņu mācītāju. Kur tur bija, ka viņi atnāks, viņi varēs satikties ar to pašu svaidījumu, ar to pašu garu, kas izglāba tevi, kad viņš tālāk darbosies caur tevīm un glābs pārējos un dziedinās cilvēkus un atbrīvos. Ļoti brīnišķīgi. Jo reiz Dievam, kas vajadzēja, viņam vajadzēja sagatavot mani šim iznācienam. 27 gadi būs, kur Dievs man gatavo, Dievs man tīri, Dievs man skolo, Dievs man veido, kur Jēzus saka, kad viņš atnāca, viņš teica, nevis to, ko es gribu, bet ko Tēvs grib. Un es jau Dievam vēl teicu, man labāk būt vienam, kaut kur, un es ar Dievu kopā un viss, bet Dievs saka, tad tu esi tāds, sātīgs. Vai ne, ka tu pats sev gribi paturēt. Jā. Bet kā tu saproti svētā gara izpausmes pats un kā tev Dievs to ir parādījis, atklājis pašam? No svētā gara izpausmēm ir tā, kad viss tās trīcēšanas, smiešanās, vāļāšanās, piemēram, ir par šo jautājumu. Visdažādākās vāļāšanās, smiešanās, tur visāds izpausmes, kaut kādi kliedzeni, kaut kādi krikieni, un tad cilvēki domā, raudāšana. Raudāšana, un cilvēki domā, ka, tur kaut kāds tā kā jukušie vai kaut kādi vājprātīgie. Un, vai kā daudz, domā, ka tāda izklaide, ka arī daudz kristieši tur, viņi iet tikai, kā var teikt, baudīt to svaidījumu, un tad tur priecāties. Bet īstenībā tam ir ļoti liela nozīme. Tas ir iekšā, tur ir plāns, tur ir darbs. Katra kustība, katra smiešanās kaut ko izraisa gan garīgajā pasaulē, gan tevī iekšā, gan atbrīvo. Redzi, kad Jēzus Kristus, kad gājis viņam piemēram pateikt, viņš iespļāva, bija tā, iespļāva, uztaisīja savu spļāvienu, tas izskatās tā ģeķīgi, Viņš tur kaut ko redzi, viņš kokiem līdzīgs, un tad viņš vēl vienreiz, un viņš redz, saprot, ir tādi, ko pasauli, skatoties to, domā, ka tur viss ir jukuši, bet tur nav jukuši. Tās ir garīgas darbības. Jo ir gan fiziskais, gan ir garīgais. Jā, bet cik ilgs laiks pagāja, kamēr tu biji spējīgs pats to visu pieņemt, ko tu tagad stāsti? Ļoti ilgs laiks pagāja. Tas nebija, kā var teikt, bija, jo pasauli, jo mums cilvēks nav ienaidnieks. Mums viens ienaidnieks tikai, tas ir velns. Jo Dievs saka, ne pret miesam un asinim tevi jācīnās, bet pret ļauniem gariem šai pasaules telpā. Un vislielākais ienaidnieks, tomēr es pateikšu, ir tavs iekšējais tās vecais cilvēks, kas grib paturēt kaut ko sevi, kaut ko tādu. Un kā tikt galā to veco cilvēku? Kā tu tiec galā ar veco cilvēku? Kā tas notiekās? Kā veco cilvēku tiekas galām? Reizēm ir, kur tu viens pats var pagulēt Dievu priekšā, kur Dievs tevi padziedina, atbrīvo, bet reizēm ir tā, ka tu sastopies ar cilvēkiem. Un viņi tev kaut ko, ne tos labākos komplimentus, kaut ko viņi tev saka, un tas uz tevi uzrunā. Un tad tu sāc šūmēties, tad tu sāc kaut ko šūmēties, it kā par patiesību, un tas ir tas, kam ir jānomirst. Jo Bībelē tev rakstīts, mēs mirstam ikdienas. Pāvils teica, es mirstu ikdienas. Notiek tas miršanas process.
vēl tu teici, ka tu dzēri un pīpēji. Kā tev ar to tiki galā? Kā tas aizgāja? Nu, dzeršana nebija tā, ka uzreiz es tiku vaļā. Jā. Nebija tā, ka momentāli hopts, tagad citam bijis hopts, viņš tiek atbrīvots no alkohola. Vot pat tieši konkrēti par to dzeršanu. Ja? Bija tā, ka man alkohols vairs neprasās un bija tā kā Pēterim. Vai nu kurš tev aizliegs Jēzu? Tikai ne es. Jā. Vai nu kurš dzers? Tikai ne es. Jā. Es nē. Te es vai nu ko, jā. Un vēl 3 nebūs gājis dziesmas, ka tu man aizliegs. Tas nozīmē to, ka es Jēzus jau neaizliedzu, bet tas alkohols uz spiedienu, šķiršanās, jā, pasaule runā, cilvēki pa maniem saka, runā slikti. Un kur tu it? Un tad es saku, kur tu it, Dievs? Es pat Dievs pat tevi, tavu godību redz, no Jēzu Kristu, jā, es godības silueti, visu redz. Pēc tam mēs pēc to izstāstīs, par to dzeršanu. Un tu man nepalīdz tikt vaļā no tā alkohola, jā. Bet patiesībā tas bija tas iekšējais, tas vecais cilvēks, jā, kas vēl gribēja vēl darboties. Un cik ilgi viņš vēl darbojās pēc tā? Tad, kad es tā kā Lūkas evaņģēlijā, kur rakstīts, ir tas jaunais cilvēks, jaunākais dēls. Viņš aizgāja pasaulē, viņš pazina Dievu, viņš pazina Jēzu, viņš aizgāja pasaulē, viņš teica, viss es eju projām no teviem. Ja? Un tad, kad es aizgāju nevis es aizgāju tā kā no Jēzus Kristus prom, bet es aizgāju dusmīgs. Es aizgāju apvainojies dusmīgs, bet tas bija tas iekšējais cilvēks. Nenoteikti tā, kā tu gribēji. Jā, es nebiju tā, kā gribēju. Un es vairs sāku alkoholu dzert aiz dusmām. Es tādu, Un cik tu ilgi tā dzēri viņu? Ilgi nebija kaut kāds 4 gadus apmēram, bet ne visu laiku. Es pagāju malā, es tagad neko vairs. Bet tu taču nedzēri tā sistemātiski gadu tu laikam, tava dzeršana kā izpaudās? Pa piekdienu vakariem vai kā? Pirms tam? Jā. Pirms Jēzus Kristus? Tāda bija katra piekdienas, sestdiena gan arī. Labi, un pēc tam, pēc Jēzus Kristus tā dzeršana notika? Tas tur par retāk bija. Tas bija par retām, aiz kaut kādām sāpēm, aiz aizvainojumiem. Kur... Un tās cigaretes kā pazuda? Kaut kas līdzīgs. Kur bija alkohols, tur man bija cigaretes. Tā tu ikdienā nepīpēji? Nē, es tā ikdienā pa lielam nē. Tikai tad, kad iedzēri, tad arī Bet tu teici, vispār visu mūžu esi sportists. Kā tu vispār tu vari apvienot to pīpēšanu ar sportu? Man tā bija, ka es jau patiesībā sportoju tā vairāk priekš sevi. Es jau tevi vispār apbrīnoju. Es skatos rullīšos, tev ir, ja nemaldos, tev 55 gadi. Jā, 55. Un kā tu vispār vari noskriet tādas milzīgas distances un vēl pēc tam tādu ātrumu milzīgu? Tas jau ir Dieva brīnums. Es vienkārši man pašam tīri interesi ir... Bija kaut kāds skrējiens, 24 stundu skrējiens bija. Jā. Tu viņu noskrēji, vienreiz. Jā, vienreiz noskrēji. Tas nozīmē, jūs pa kilometrs lasīja pa to skrējienu, tur bija kilometrs aplis. Tur bija kilometrs 230 metri aplis. Vai 5 metri kaut kas. Tas ir ļoti psiholoģiski. Tas ir 237 metri. Kilometrs 237 rojā aplis. Es esmu vairākais skrējis 55, bet es esmu pa Siguldu skrējis, kur ainavas mainās, bet pa apli tas jau psiholoģiski ļoti smagi ir skriet. Cik tu kilometrus noskrēji? Tajā reizē, pirmo reizi, tas bija bez 185, tad es noskrēju. Es tu noskrēju 185 km. Tu atceries, cik tu arī atpūties 24 stundu laikā? Tajā laikā tur jau nav tāds atpūsts. Nē, jā, tu gribi, tu vari atpūsties. Tu jau bišķiņ atpūties no 24 stundām. Tā tur nē, vienkārši pats tu skrien tālāk, vai paiet, paskrien. Tu pat stundu nepagulēji? Nē, tajā reizē nē. Tas jau ir brīnums. Un es vienkārši nevaru saprast, tu jau cik es saprotu, arī jau jaunībā jau skraidīji. Jā. Un vēl tu varēji vēl pīpēt un dzert. Jā, pīpēt un dzert. Tas tev netraucēja? Nē, man bija tā, ka es domāju tā, ka es biju tās 2 dienas biju nodzēris vai 3, jā, tad es uzreiz uzvilku čīpes kājās un lai dzīt ārā visu to alkoholu. Labi, tad izejot no tā, es pieņemsim skatos arī, ka tev ir bijušas arī distonija, kāju traumas. Piemēram, kā tas izpaudās un kad tas notika? Man bija tā, ka es tiešām atkal atgriežos pie tā sporta, es skrēju, es trenējos un skrēju. Bet tu jau visu laiku esi viņā. Jā, es skrēju, bet Tas bija ar Kristu, jeb pēc? Gan pirms, gan jau ar Kristu, jā. Un tad bija tā, kad vienā dienā man nenormāli sāk sāpēt kāja, celis. Jā. Un tā sāpēja, ka es pat nevarēju paiet. Un tad mēs aizbraucam pie ārstiem.
arī uz traumām šeit Rīgā. Mēs Jā. atbraucam, pārbaudām kāju. Un man pateica tā, ja tu vēl skries, tev kāju noņems nost. Jo tev viss ir beigts. Gan kauls, gan cīpslas, gan menisks. Viss ir mata galā. Viņi tev taisīja magnētisko Jā, rezonanci? magnētisko rezonanci, un viņi uz video man visu parādīja. Jā. Un bija tāds ārsts Ādažos, jā, kas pats ir bijis sportists. Arī sporta akadēmija ir beidzis, jā, un pats arī ir vai ķirurga līnija. Viņš teica, es zinu gan par sportu, gan arī zinu par ārstniecību. Es tev saku, gan kā sportists, gan kā ārsts, ka tev ir jāpārtrauc skriet pilnībā. Bet kas tev tur bija noticis pēc viņu domām? Nu, tur bija tā, ka kauls pilnīgi man bija sadrups augšā, drup kauls kopā. Tas tāpēc, ka nav šķidruma iekšā? Nu, viss, kas tur varēja būt. Gan šķidruma nav iekšā, gan tās cīpslas, tās saites bija tā, ka tur vispār viņi tā kā žilete, ka caurpilnīgi spīd. Jā, Nu, izstāst, kā tev notika tas brīdums, jo tagad joprojām tu skraidi milzīgos Jā, gabalus. un tā bija tā, ka viņi man izoperēja, jo es pirms tam, protams, es arī lūdzu Dievu. Nu jā, es protams. lūdzu Dievu, un nekas nenotiekās. Dievs saka, brauc pie ārsta. Brauc Jā. pie ārstu, un tevi izoperēs. Tagad Jā. es sapratu, kāpēc man bija jābrauc pie ārsta. Vai nesākties kaut kāds fanātisms? Jā. Dievs davai! Jā. Dievs saka, es arī lietoju arī ārsts. Jā. Protams. Jā, es arī lietoju ārsts, lai tev izveidojas tas tā, nu, kad arī ārsts tev var dziedināt un ārstēt. Jā. Nevis tikai neiet pie ārsta un aiziet bojā. Jā. Jāiet pie ārsta. Es aizietu tagad pie ārsta. Nu, viņi man izoperē, satais visu to kāju un pateica, bet tagad tu gan vairs neskrien. Tikai ar slēpēm un ar riteni var braukt. Jā. Un tagad es aizēju uz mežu. Pēc tās operācijas? Jā, pēc tās operācijas es aizbraucu Rojupē uz meža, un tagad tas sākas tas īstais moments. Es iet pa mežu, un es eju, un es pēkšņi ieraugu kokus, putniņus, tad, kad tur lido dabu apkārt, ja? Pirms tam es tik skrēju, vai nu kaut kāds rezultāts, uz savu rezultātu, jo es uz sacensībām nebraucu, man bija tikai priekš sevīm, es trenējos, un tādā veidā, ja? Kad, tikai, un tad es ieraudzīju visu to dabu apkārt, un tad Dievs man uzrunāja. Tagad tikai tu ieraugi, kas tev ir apkārt. Tā tu skrēji tā kā visu laiku, ja? Jā. Un tad es ieraudzīju, un tad es domāju, Dievs, kā es gribētu tagad aizbraukt, vienkārši kaut tagad skriet un skatīties visu apkārt. Jā, baudīt to skrējienu. Baudīt skrējienu, baudīt dabu, baudīt visu, ko tu Dievs esi radījis. Es to visu palaidu garām. Es tikai skrēju. Un es domāju, ārprāts, kā es to gribētu. Un tad pienāca mirklis, kad es aizbraucu uz vienām sacensībām. Vēl atvainojos, kurā gadā bija operācija? 2010. gadā, Jā. 10. februārī. Nu, tu aizbrauc uz sacensībām. Jā, un tas bija tas moments, ka man vairs neinteresē rezultāts. Jā, bet kā tu saprati, ka var skriet, jo tev taču ārsti pateica, ka tu drīz tikai slēpot? Tāpēc, kad es lūdzu Dievu, kad Dievs man uzrunāja, brauc uz sacensībām. Viņš tev uzrunāja? Jā, ka brauc, ka es gribu skriet. Un bija arī tādas bailes, bija visi jūgi, bet es uzticos Dievam. Un es sāku pamazām skriet, un tā bija tā, ka es vairs, kad es priecīgs biju par to, ka es vispār varu būt tur. Tajā vietā. Cik tur tie kilometri bija? Tajā brīdī bija tikai 6 kilometri. Jā, un es tev sanāca, tev neierāva azartā, ne? Tev sanāca pastīties putniņus, pēlpot gaisu. Jā, es skrēju un ļoti labi jau noskrēju kaut kādās 24 minūtēs vai 25, un es tur vēl savā grupā. 6 kilometrus, jā? Jā, vēl man Lembergs, Aivars Lembergs vēl man medaļu vēl iedēja, tajā. Tu saprati, ka tu vari skriet, un ka viss ir kārtībā, un tu sāki skriet. Tagad jau tu vispār skrien milzīgus gabalus. Ja tie ārsti zinātu, ko es skrienu, tas ir ārprāts. Es ļoti daudz trenējos, ļoti daudz. Bet tie treniņi man visi kopā ar Dievu, ar Jēzu Kristu. Jā, bet vēl kādas kaitas tev ir bijušas? No kā Dievs tev ir atbrīvojis, un par ko tu gribētu padalīties? Jā, par ko es gribētu tiešām padalīties? Es gribu pastāstīt par veģetīvo distoniju. Jā. Viņa sākās tā, kad es aizbraucu uz Talsiem. Kurā gadā?
Viņa sākās ātrāk jau bija. Nu, viņa bija 2007. gads, jā. Jā, 2007. gadā es eju Talsos, es eju pa Talsiem, kur tā, pa vienu veikalu, lielu veikalu, Maksim, to uzbūvēju. Un es tur eju, un es jūtu, ka man slikti paliek. Es jūtu, ka man sāk galīgi palikt slikti, ka viss sāk tumšs man paliek, gar acīm paliek tumšs, un man sirds sāk kārdīties, sāk laukā, jā. Un es jau saku, man paliek slikti. Un es skrēju pa taisno pie kaut kādas vienas kafejnīcas. Kā tu vari paskaidrot, tev tāds stāvoklis? Es tāpēc, ka jūtu, ka man pēdējais mirklis ir klāt, vismaz padzerties kaut kādu cukurūdeni es gribēju. Tu gribēji. Jā, es vienkārši visu tur paņēmu malā, es lūdzu, man ātri nevaru iedot cukurūdeni. Un es padzerās, un es jūtu, kad sieva saka ātros saukt, es saku, te ātrie vairs nepalīdzēs. Te viņi nepaspējas vairs atbraukt, jā. Un tajā mirklī man bija tā, ka man bija arī mašīna, man stāvēja sāp, ko es biju nopircis. Es biju gatavs viņiem atdot uzreiz, kuram pretī nācējām. Es teicu, vienalga kuram. Jo es saprotu, ka nekāda vērtība vairāk šai zemē nav. Jo es tulītien iet prom. Viss. Un man bija tiešām tā bija. Nu, un tad es pārgāju man. Un cik ilgi apmēram, kādu minūti, 2 tev turēja? Nu, kaut kāds 5 bija tā. Un tad man pārgāja, un tad es arī aizgāju pie ārsta. Tad mazliet padakterējos un pārgāju. Un tad, un pēc tam 2020. gadā, tas notika, tad 2020. gadā bija tas lielais uzbrukums man. Tas notika pēc kādiem gadiem, 2020. gadā. Tas nozīmē pēc 13 gadiem. Jā, man uznāca tik milzīgs uzbrukums, kad es iegāju veikalā, patiesībā tā, visu laiku ir stress, uztraukums, tev nāk visu tādi uztraukumi, tu iet, piemēram, veikalā iekšā. Uztraukumu viļņi nāk virsū? Jā, nenormālie, kad uztraukumu viļņi, piemēram, vajag uziet, piemēram, uz otro stāvu augšā, kad tu kāp pa strepiem augšā, tev sākās panika. Tev viss ir... Bet no kāda, kas ir iemesls panikas? Vienkārši tāpatās pats no sevi. Jā, vienkārši tā ir tā slimība, viņa tā izpaužās. Jā, viņa izpaužās, jā. Kad tev tāds bailes, ka tu vienkārši tāds uztraukums, ka tu nezini, kā to tik galā, jā. Man tāds gadījums bija, kad es ar sievas aiziet uz restorānu. Mēs gribam pasēdēt šovakar foršu vakariņu, pasēdēt. Un es sievai saku, man jāatstāja. Viss galds jau uztaisīts. Es saku, man sākās panika. Vienkārši es jūtu, ka es tulīteniešu prom. Bija tāds sajūta, ka es miršu. Tāpēc es gāju ārā. Es saku, mēs atstājam visu, kas tur bija, un es iet projām. Man bija vieglāk iet projām. Un tā es cīnījos kaut kādus 2 gadus ar viņas cīnījos. Cik viņa bieži nāk? Viņa gandrīz pastāvīgi, ik pa laikam, tu iet lielveikalā iekšā, sākās viņa uzreiz, sākās panika. Un es tagad, par to skriešanu, kur nomirt, un tā es cīnījos. Es negribu stāstīt visu sīkus, jo tu sastopies reāli ar tumsu, ar nāvi, Un es domāju, no sākuma tas ir tāds kā fiziski, Fiziska kaut kādā kaite, vaina, kaut kā tāda. Un es cīnījos, es lūdzu Dievu par to, un nenotiek. Bet es zinu, ka man jau Dieva godība es arī redzu, To pēc tam, Tu viss esi ar to kopā, un tad pienāk tas brīdis, kad mājās man sieva lieciniece, un tagad es guļu gultā, un es sievai neko negribu teikt, man nāk virsū atkal panika. Nenormālās bailes. Tas ir tā, ka tev tu lītri dzīvi jāatstāj. Tu saproti, ka tas ir miršanas stunda. Es saprotu, par ko tu runā, Un es tagad guļu gultā, un es sievai gribēju notēlot, ka nekas nav. Sieva man liecinies, viņa to var pastāstīt. Es tā smaidu, un tēlo it, ka man viss ir kārtībā, vislabākajā kārtībā. Man nekas nav, viss forši. Un man sieva man saka tāds vārds. Kāpēc tu galīgi balts esi? Un es saprotu, ka es esmu atmaskots. Es nezināju, ka es esmu balts, kā es varēju zināt. Viņa tev sēja pilnīgi balta. Un tad notika tas moments. Un šis moments būs ļoti
kam ir jādzird visiem, kam ir distonijas. Un man pacēlās augšā. Es saprotu to, ka Dievs ienāk arī manī. Un es saprotu to, ka tā nāve pienāk man galīgi klāt. Un es viņiem saku tā. Davai, es vairs no tevīm nebaidos. Ņem man prom. Es tūlīt būs debesīs. Es saku, ja es tūlīt mirs, es būs debesīs. Es no tevīm vispār vairs nebaidos. Jo es saprotu, ka tas nav fiziski, bet ka tas ir gars, kas tev vienkārši tev uzbruk, kur es kādreiz pa dzīvi ejot, kaut kur bija salasījis vecais cilvēks, kaut ko salasījis, kaut kur tas vecais cilvēks kaut kā draza vēl bija palikusi iekšā, uz ko viņš turēja tev gūstā. Es saku, davai, es esmu gatavs ietu mirt, ja, bet es būšu debesīs. Un tad notika tā, reālā veidā es sevi, ka tā tumsta, tā kā blīkšķis bija, bum! Es to garīgi dzirdu, bum! Un es jūtu, ka viņi aiziet prom. Un no tā brīža man vispār vairāk nav distonija. Pazūd uz visiem laikiem. Un vēl man bija tā, ka es arī nevarēju... Tas bija gars vienkārši, tas bija gars. Kuru tu atmaskoji. Es atmaskoju. Tad, kad tev pazuda bailes un tu biji gatavs mirt, kamēr tu vēl cīnījies par savu dzīvību, tikmēr viņam bija iemesls, bet kad tu biji gatavs un teici, ņem mani, viņš saprata, ka viņam vairs nav jēgas biedēt, jo tu vairs nebaidies. Nebaidies, jo saprot, es biju jau izbaidījies. Tieši tik tā. Daudz izbaidījies, kamēr es saprotu, viss man pietiek, es vairs nevaru ciest to, es vienkārši viss un iet prom. Un tas aiziet prom. Un tad es jautāju, Dievs, kā tas? Es tam izgāju cauri, es nezinu, kāpēc un ko un kas, bet es zinu, ka tas gars manā priekšā tagad trīc un dreb. Un es zinu, ka Latvijai ir ļoti daudz tās distonijas, kas cīnās un mocās un uz turieni kā atnāks. Es ticu, ka Dievs pie viņiem strādās. Es tam ir izgājis cauri. Amen. Un vēl kādas bijušas ir momenti, ko tu varētu pastāstīt par dziedināšanām? Bija tāds gadījums, man ir sievas. Es pastāstīju par sievas, par citu cilvēku. Tas notikās gadu atpakaļ. Manai sievai pirms Ziemassvētkiem sāk sāpēt zobs. Ļoti sāp zobs. Sāp un sāp un sāp, un tad vēl aizbrauc kaut kur pie dežūra dakteri, un tur vēl kaut ko tur urbu un tais, un atbrauc apakaļ, viņa vēl vairāk vēl sāp. Un tas jau tiešām bija kaut kāds 25. 26. Un viņa, es vienu nakti cīnos, bet es zem deķa lūdzu Dievu. Es saku, Dievs lūdzu atbrīvo, lūdzu atbrīvo, lūdzu atbrīvo, lūdzu atbrīvo. Dievs lūdzu dziedini mans sievas. Es lūdzu un lūdzu un lūdzu un lūdzu. Nenotiek. Vienu nakti es lūdzu, otru nakti lūdzu. Nenotiek. Tagad pienāk vakars. Es saku tā, es vai šito bardaku te nevaru izturēt, šitos te kvieciens, kliedziens, sāpes, viss tās mocības, esi lūdzu, nekas nenotiek, un tāpēc es domāju pie sebīm. Uz kurien tu muks tagad? Ej un tagad lūdzu par Dievu. Es saku, man jāiet lūgt Dievu. Es saku, kraustās. Tu tā nebija laikam licis rokas, ja virsū? Nē, es nebiju licis virsū rokas, es vienkārši lūdzu, un tagad man... tās domas skrien cauri, kāpēc varēja man ciedināt tāpat, kāpēc man iet rokas likt virsū. Labi, es par tevim lūgšu Dievu. Un viņi saka, lūdzu par manim Dievu. Es šoka, viņa pat piekrīt. Es saku, labi, es iet klāt, roku lūdzu, rokas liek virsū, es par viņu lūdzu, par Dievu, par Jēzu, ka es asins piesaucu, par visu, par viņas, par zobu. Un tas notika, kad 5 minūtes, es par viņu lūdzu tā. Varbūt pat mazāk. Kopumā. Lūkšanas laikā notika kaut kas? Jā, lūkšanas laikā. Uzreiz es beidzu lūgt. Es jau vēl neko nezinu, kas ir noticies. Es tagad aizlūdzis ir. Un uzreiz man sieva saka tā. Man vairs zobs nesāp. Es skatos, tiešām nesāp zobs. Es domāju, labi, tas jau būtu tās mazākais, ka nesāp zobu. Viņi saka, man šitās te zobs, viņa bija pampums, strutas iekšā sanākušās, uzpalms zobs. Viņi teica, es jūtu fiziskā veidā šitā te viss.
sarāvās vienā kunkulītī, sanāca kopā. Tas notika 15 minūšu laikā. Viss fiziskā veidā. Es jau nezināju, viņi stāst. Sarāvās šitā te kopā, mazā kunkulītī un palika. Viņi tas kunkulītis maziņš te ir. Un domāju, kāpēc tad tas kunkulis vēl palika? Sieva tagad beidzas, Ziemassvētku beidzas, viņa aiziet pie zobārsti, viņa tad apsēžas tajā zobārsta krēsla kabinetā, viņa iet pie zobārsta tagad ir, pie savu zobārsta, pie savu zobārsta, var tikt pie darba. Viņa attaisa vaļā un zobārsts saka tā, tas, kas, viņa jau zobārsts nezina, ka tur ir Dievs jau strādājis. Tas zobārsts saka tā, tas, kas pie jums tagad pa šitām dienām ir noticies, labāk vairs nevar būt. Visi vislabākajā variantā. Un palika tas mazais kunkulīts. Ja būtu paņemts nost tas mazais kunkulīts, tad jau viņi nezinātu. Tad Dievs parādīja vienkārši apstiprinājumu, ka Dievs ir tas. Tādi brīnumi tādi. Labi, es arī zinu, ka tu laikam arī mēģināji kodēties, jā? Jā, pa kodēšanos arī bija. Kurā tad tu gadā mēģināji to darīt? Patiesībā es 2 reizes kodējos. Bet tas bija pirms kristietības, protams. Pastāsti, kā tev veicās ar kodēšanu? Pirmo reizi, kad es nokodējos, man bija jābrauc uz Rīgu, bija jādzer kaut kādas zāļu tēņas, kaut kādas. Tā kodēšana parasti jau kaut kādas kapsulas, laikam, šujies. Nē, tajā laikā, bet tas bija jauns, man bija kaut kādi 24 gadi man bija. 24 gadi man bija, 24 gadi man tā bija, Un viņš man tur pats ar tēņus, un tad tur aizbrauc, man nokodēja, kaut ko tur īpa telpā iekšā, kaut ko tur pasaka. Viņš ar vārdiem tevi kodēja? Jā, pirmā tu vairs nekad nedzersi, jā? Jā, ka tu nedzersi un tādā veidā. Nepagāja ne 3. Pagaidi, ja tu izejot ārā, tev nelikās, ka tas viss ir muļķības un vai tu gribēji tās tēņus tomēr padzert un pastīties? Nē, no sākuma tev bija, viņš tev sagatavoja, ka 2 nedēļas tu padzer tēju, Un tas bija kaut kāds mūsu pašu vietējais kodētājs. Es stāstīju par 2 variantiem. Pastāst, kā tur bija, tu padzēri tās tēņas. Jā, un pēc tam aizbrauc atkal uz Rīgu, man tur, viņš tur nokodēja, un tā. Un viņš, ja tu gribēsi dzert, tad jābrauc tev atkal būs uz Rīgu un būs jāatkodējās. Pagāja man 3 mēnešus. Pagaid, kas tad būs, ja tu neatkodēsies un dzersi? Tā kaut kas var tev notikties. Tā viņš teica. Jā, tā var kaut kas tev notikties, tev var kaut kas slikti. Bet par atkodēšanos bija kaut kas jāmaksā? Nebija jāmaksā, bet es viņam pats iedevu 2 eiro. Jā. Nē, 2 lati tā bija. Pats es viņam 2 lati, viņš man atkodēja, viņš labi var iet dzert. Viņš saka, tu esi dzerts, jā. Un tā es skrēju ar savu vienu draugu, lai dabūtu kādu aliņu. Tiksam. Un tad otrajā reize līdzīgi bija? Nē, otrā reize bija pavisam savādāk. Otrā reize bija tā, kad bija atbraucis no Ļeņingrads, speciāls doktors tāds, rītīgs ar grādu, un viņš, es atceros to, ka zālē teica... Kašpirovskis nebija? Nē, tāds nebija, kaut kāds savādāk. Viņš teica, no manas rokas vismaz ir 1000 cilvēki, ir miruši, kas pēc tam dzer. Mani viņš nokodēja uz 5 gadiem ar visu certifikātu. Iedēja man certifikātu uz 5 gadiem, kad es ir nokodējis. Bet, ja es dzers, tad maniem būs cauri. Viņš spēcīgs. Jā, spēcīgs. Spēcīgu lāstu viņš uzlik uzreiz. Viņas vismaz 1000 cilvēki jau ir aizgājuši bojā, tikai tāpēc, ka sākuši dzert. Un tagad es atbraucu uz mājām, paiet kā 3 mēneši, un man sagribās dzert. Pirms tam negribējās? Tikai pēc 3 mēnešiem? Pēc 3 mēnešiem, tātad man bija tā kaut bība tev bija. Tā bišķiņ bība, jā. Tātad man sagribās, un tas ir reāli. Mēs tagad atbrauc uz Talsiem, mēs ar vienu draugu, mēs atbraucam uz Talsiem, uz tādu kafejnīcu lielnīti. Viņš ies kafejnīca kaut ko uzēst. Viņš uzēst, viņš paņem kaut ko tur, sev kaut ko tur. Ierot. Kaut ko baigi minimāli, jā. Un es arī sagribos. Es zinu, kas viņam sauc vārds Edgars. Jā. Es viņam saku tā. No sākuma tā bija tā. Es paņemu šampanieti, ielēju viņam 1 glāzi šampanieti un sev. Un Edgars saka, tu jau nedzer. Kāpēc tad tev vajag tas šampanietis? Es saku, es šodien dzers. Bet tu nebija tev bāds, ka tu nomirsi? Un tagad es stāstu. Un tagad...
kad es ielēju to šampanētu, un kad es sāku ņemt to glāzi rokā, es viss paliku slapšs. Man viss sviedrs sāk tecēt, viss sāk drebēt. Tāpat bija, Jā, man bija pilnīgs bailes. Es trīcēju un drebēju, man bija bailes. Es domāju, un es atceros, ja tu dzeris, tu mirs, bet es saprotu, ka es gribu dzert. Es saku tā labāk, ka es dzeru un mirs, nekā šitā te mocās. Mokos, jā. Es domāju, labāk, ka es tad mirst, bet es gribu dzert. Es no alkohola nevaru tikt. Jā. Es izderu to šampanētu. To glāzi. Un tagad sēžu un gaidu nav stundu. Kad man sitīs tā stunda. Nē, es reāli viņu gaidu, jo viņš pateica, jo viņš bija profesors. Jā. Tas nebija kaut kāds tāds kā dakters. Jā. Es sēžu un sēžu. Nekas nenotiek. Cik ilgi gaidīji? Kaut kāds 5-6 minūtes. Bet es vairs tad ilgi tur nīsturēju. Tad paņēmi otru uzreizām. Nē. Es zinu, es Edgaram saku tā. Zinu, kas ir? Man drošības pēc jāskrien labāk uz poliklīniku augšā, jo tur pa to kalnu iet augšā gar baznīcu, tur pretī ir poliklīnika un slimnīca. Jā. Es saku, droši paliek droši, es skriesu augšā uz poliklīniku, ja gadiem mirst, tad viņi varēs man atkačāt vēl. Jā. Es ieskrienu tajā poliklīnikā iekšā, un tur vēl kaut kāda rinda stāv, cilvēki rindas sēž gāju, kā pie ārsta tikt iekšā. Un es tiem cilvēkiem saku tā, šis ir ārkārtējs gadījums. Lūdzu, piedodiet, man vajag fiksam tikt pie ārsta iekšā. Es saku, piedodiet, es attaisu tās durvis vaļā, skrienu iekšā, vēl tur pacients kaut kāds tur sēž. Jā. Es saku, ārstam ļoti svarīga lieta ir, jā. Kad ārkārtējs ir, nostāsti, kas pa lieta. Es jau ātri izsāku, ka es biju nokodējies, jā, kad man viņš teica, ka es dzeris, tad es mirs. Jā. Un, un viņš tā skatās uz maniem, ko tu klaus tos visus tos? Šarlatāns. Jā, nemirs. Un es viņam saku, tad es varu dzert? Viņš saka, droši, nebūs nekāda miršana. Es attaisu tās durvis vaļā, es iet tār, es dziedināts. Es viņam saku, es varu dzert, man vairs nepalīdz nekas, ne kodētāji man palīdzēt, var ne Dievs, jā. Ne Jēzus, ne Dievs, un tajā laikā es nezinu, man neviens nevar atbrīvot no alkohola. It neviens, ne Dievs, nekas vairs nevar, jā. Es saku, man nav vairs, jā. Jā. Tu turpināji dzert tālāk. Jā, es turpināju dzert tālāk, jo es sapratu, ka man atbrīvošana, tāda nav lemta man. Bet es saprotu, ka tev piemīta tāda īpašība, ka tu vari redzēt 24 stundas reiz 7 Dieva godību. Jā. Pastāsti par to, kā tas tev... Es paņēmu tādu apkāpi, es toreiz, kad es gāju ar kaimiņu. Jā, tas lampiņas bija. Tā gaismiņa. Jā. Un tas nozīmē to, ka... Man ir tā, piemēram, ka es kaut kā aizstāju acis ciet, jā, es redzu tāpat, nekas nemainās. Ir tāds, gaisma, un es redzu to, ka viss tajā gaismā iekšā ir godība. Gan tur ir gan sarkans, zaļš, zils, un es redzu, ka tur iekšā formas ir kustās. Bet sākotnēji viss bija to vienu uguntiņu. Jā, vienu uguntiņu. Un kad parādījās nākošās? Nē, uzreiz, tad vairāk, patiesībā tā, tad, kad es gribēju, es uzreiz to jau redzu. Sākums bija tāds. Bet tagad tu redzi? Jā, visu laiku, arī tagad, 24 stundas, arī tagad. Tieši tagad, jā, tieši tagad, jā. Pasaka, ko tu redzi? Es redzu to, ka paņemsim tā kā no Bībeles, jā. Tagad jūs redzat manī vaigu, tagad jūs redzat manī mīklaini, jā, un tad jūs man redzēsiet vaigu vaigā. Ja es saku, jā. Kā caur stiklu vēl ir tāds brīdis, tādu neskaidru stiklu. Jā, tagad tādā, tu redzi, ka viss tur notiekās, viss tāds kustības, jā, tur iekšā viss notiek darbība, viss ir, jā. Viss notiek darbības, jā, bet tu vēl līdz tiem dziļumiem vēl tik tālu nav izaudzis, jā. Jā, tu redzi, bet tāpēc Dievs teica, jūs ejat no godības uz godību, no spožuma uz spožumu, uz pilnību, lai Dievs tevi var sagatavot šeit un tad atklāt jau nākošo soli. Ja? Un tajā Dieva godības gaismā, kad es skatos, tā gaisma iet pa visam malām, viņa plūst projām. Bet es redzu, ka tajā viss tā godība iekšā ir iekšā visādas formas, ja? Un arī Jēzus Kristus tā godības siluets, ja? Tēls, cilvēku tēls līdzīgs, ja? Un no viņa plūst ārā viss tās gaismas. Tas ir nepārtraukti. Bet tas tev ikdienā netraucē, ja? Nekas pilnībā viņš man to netraucē.
Kā redz fiziski, tā garīgi man nekāds tāds nav tāds traucības. Šitādu dāvanu es neesmu dzirdējis kādam. Un vēl kas ir tajā godības gaismā, kad es visu, ko tu redzu, ja, gar visu pamaliem, tās gaismas, kad plūst, ja, tajā redzu kā ēnas. Jā. Iet visur ēnas. Un tāpēc Efezieši ir rakstīts, ja, ka šī ir, ļaunā gara valstība šeit ir apkārt, ja. Jā. Dēmoni, valdības, ja, Jā. Viss šeit ir apkārt, ja. Un tu atspulgu redz no tumsas valstības. Jā. Tad, kad es atgriezos, ja, man svētais gars, es viņu nepazīnu, bet svētais gars man ļoti interesēja, jo Jēzus teica tā, ka es jums sūtīšu svēto garu, Jā. kas jums palīdzēs, kas jums būs skolotājs, vadītājs, dziedinātājs, atbrīvoties, ka viņš būs ar teviem kopā svētais gars. Un tāpēc to pats Jēzus teica, es jums sūtīšu svēto garu, un man svētais gars ļoti, ļoti interesēja. Un tad svētais gars man atklāja uzreiz, sākums bija tāds, kad piemēram, Benijs Hīns, piemēram, ja, viņš runā ļoti daudz par svēto garu, Katrīna Kulman, ja, un es skatījos, man svētais gars lika lasīt tieši Katrīnas Kulmanas grāmatas, Beniju Hīnu klausīties, Kenetu Heiginu, ja, visus tos svētā gara vīrus mācīties un klausīties, kā viņi iet tam visam caur, kā viņi piedzīvojuši Dievu, ja, kā viņi, ja, un tādā veidā. Un tas viss man iekšā te bāzējās, ja? Jo mēs esam svētā gara mājoklis. Bet ikdienā tagad pieņemsim pēdējais, ko tu esi lasījis, ko tu lasi? Tagad vairāk šīs lietas, pagaidām, tu piemēram to audz, tu mācies, tu skolojies, ja? Bet tad pienāk tas brīdis, ja? Kad svētais gars, kad tevi viņš visur tev māca. Jā. Vienalga uz ielas tu ej, jā, tieši tā. Vienalga, kur tu atrodies, tu mācies no kāda cilvēka, ja? Mācies svētajā garā, ka tu mēģini atšķirt. Jo Salamans teica tā, ka viņš neko neatstāja novārtā, ja, šajā zemē. Viņš visur saskata gudrību. Un es vairāk klausos Dieva vārdu, un Dievs man māca tā, lai nebūtu tāda plika klausīšanās. Reizē man Dievs liek klausīties, piemēram, dziesmu. Vienreiz, otrais, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, ka viņš top tevi dzīvs. Kad tas vārds kļūst tevi dzīvs, ja, kad tu kļūst dzīvs. Jā, bet ir varbūt tās kaut kādi arī sludinātāji, kurus tu klausies, vai uz kādu draudzi, uz kuru tu ej? Par draudzēm man ir bijis tā, ka es visu laiku esmu bijis tikai par draudzēm. Un man bija tā, ka es tikko atgriezos pie Dieva, ja? Tikko es atgriezos pie Dieva, ka es piedzīvu no augšienes, man viens mācītājs svētajā garā, un man viņš pateica tā, vienalga, kur es iešu, es tā pa īstam nevarēšu nevienā draudzē iet iekšā. Es domāju, kā tas iespējams? Kā neviena? Es ļoti gribu būt draudzē iekšā, ja? Man gribās būt draudzē. Visas tu ies uz kādu laiku, un visa to beigsies. Te būs jāiet tālāk tas ceļš. Jā. Un to viņš pateica man 25 gadu atpakaļ. Un tā arī ir. Un es esmu centies visiem spēkiem. Es saprotu, ka Dievs tagad caur tevīm taisīs vairs vaļā draudzi. Jā. Brīnišķīgi. Tas ir Dieva plāns, un Dievs tam ir sagatavojis, lai viņš darboties. Es Dievam teicu tā, es pats neizdomāju piedzimšanu no augšienes, ja? Es pats neizdomāju to. Viņš ienāca manā dzīvē. Amen. Jo es tieši biju otrādi. Es gāju ar naidu tur. Ja? Viņš man atklājās. Viņš man atklāja visu šo godību. Es to pats neizdomāju. Tas vienkārši man ir. Vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, kad Dievs man dos to informāciju, kurā vietā un kurā telpā un kurā vietā mēs taisīsim. Ja? Jā. Tad, kad es kaut ko izdomāju, kaut ko paaicināt, bet kad Dievs, ja kādam ieliek sirdī paspēlēt, slavēt Dievu, ja, pagodināt, viņš var rakstīt, man varēs rakstīt vai e-pastā, vai Facebookā, varēs rakstīt, piemēram, slavētā, ja, kas gribēs slavēt Dievu, kas gribēs kaut ko pakalpot Dievam. Jā. Tā. Jā, un es tad arī gribētu paprasīt noslēgumā, Normund, jo
ja Dievs tevi tik tālu ir aizvedis dotajā brīdī, ka viņš ar tevīm var atvērt draudzi, tad tur arī būs vajadzīgs Dieva spēks tajā visā, jo mēs jau esam vienkārši bez viņa tukšas vietas, principā. Un es gribētu, lai tu aizlūdz ar visiem skatītājiem, jo katram ir kaut kādas problēmas, kaut kādas lietas, ar ko viņi cīnās. Vienkārši, lai Dievs viņus atbrīvo, dziedina no visām tām kaitēm, kādu dotajā brīdī viņš izdarīs ar tevīm, lai Dievs apstiprina savu vārdu līdzjošam zīmēm un brīnumiem. Mīļais Jēzu Kristu, es tagad nāku tavā priekšā. Tavā priekšā es lūdzu Dievs, kad tu atbrīvo savu valstību, savu garu, kas klausās, ka šis vārds viņus uzrunā, ja? Ka šis vārds viņiem pieskarās, ka šis vārds viņus piepilda, ka vārds kļūst dzīvs viņos. Ja? Dievs, ka tu esi tas darītājs, nevis es. Man ļoti, ļoti svarīgi ir, Dievs, lai cilvēki nevis dzird mani, bet ka viņi dzird tavu garu. Ka Dievs ir vienīgais tas, kas var dziedināt, ka Dievs ir vienīgais tas, kas var atbrīvot, ka Dievs ir vienīgais tas, kas var izvest gaismā un ne savādāk. Jo tu, Jēzu Kristu, esi vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Jo tu, Jēzu Kristu, kad nāc uz šīs zemes, tu arī nedarīji no sevim neko, bet tu darīji to, ko Tēvs. Tāpēc es lūdzos, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, ka tu dziedini cilvēks no visādām garīgām kaitēm, īpaši no garīgām kaitēm, kas ir iekšīgi, ko viņi neredz, ka tu pieskaries viņu iekšienē, viņu prātos, viņu dvēselēs, viņu miesās, iekšīgi, Tēvs, ka tu viņiem pieskaries ar savu garu. Halleluja, ka Tēvs, ka tu pieskaries ar savu garu, ka svētais gars nāk viņos, ka svētais gars viņus uzrunā, ka svētais gars viņus piepild, Halleluja, slava Dievs, Tēvs, ka tu viņus dziedini no visādām kaitēm, ka tu dziedini, Tēvs, no distonijām, no visādām kaitēm. Halleluja! Dievs, slava Tev, Tēvs. Un es ticu, ka šis vārds darbosies. Un es ticu, Tēvs, ka šis vārds darbosies viņos, kas klausīsies. Vienalga, kurā stundā un mirklī tagad tu klausies, tas šis vārds runā uz tevīm. Šis vārds ir dzīvs. Šis vārds ir no debesīm. Šis vārds ir no svētā gara. Šis vārds ir no Jēzus Kristus. Un vārds ir dzīvs. Un Dievs ir persona. Vienalga, kur tu tagad atrastos, vienalga, kurā vietā tu tagad sēdi, bet tevīm piestājas Jēzus Kristus. Amen. Tēvs un svētais gars un eņģeļs. Jo ne pret miesām un asinīm mums jācīnās pret ļauniem gariem šai pasaules telpā. Mēs Jēzus vārdā, mēs saistam tevi Sātan pie vienalga, pie kur cilvēki tas būtu. Es tev Jēzus vārdā Sātan pavēlu atstāt šos cilvēkus mierā. Halleluja! Lai viss notiek tā, kā Jēzus ir paredzējis. Šī zeme pieder Jēzum Kristum. Jēzus Kristus savām asinīm ir samaksājis par šo zemi. Ar savu dzīvību ir atdevis par šo zemi, par mums, par visiem cilvēkiem. Amen. Viņš viss grēks ir paņēmis krustā un nogāja ellē. Halleluja! Un Tēvs viņu cēlis augšā, lai mēs šodien piedzīvotu tevi. Jēzus ir dzīvs. Dievs saka, es esmu dzīvs. Kāds es biju vakar, tāds es esmu šodien jūsu vidū. Kāds es biju vakar, tāds es esmu šodien. Šodien es nāku pie jums, šodien tagad. Halleluja! Vēlnam nekas šai zemē nepieder. Amen. Viņam nekas nepieder. Jēzus viņam ir atņēmis visu varu un autoritāti. Viņam visas atslēgas ir atņemts. Viņš ir sliktāks par jebkuru personu uz šīs zemes. Viņš ir vissliktākais. Halleluja! Viņam nekas nepieder. Viņš ir tīrs tukšums. Viņam nekas nav. Jēzus ir kungs. Amen. Jēzus ir Dievs. Tikai vienīgi Jēzus tevi var glābt. Nav cita ceļa. Halleluja! Nav cita ceļa. Amen. Sātans ir zaglis, melis un krāpnieks. Zaglis, slepkava. Viņš ir slepkava, zaglis. Viņš nāk melot, zakt un slepkavot. Halleluja! Tāda ir viņa misija. Jēzus ir nācis, lai te būtu dzīvība un pārpilnība. Halleluja! Ja tev nāk grēka dziņa, nožēlo savus grēkus, tūlīt pat negaidi rītdien. Pieņem Jēzu Kristu tur, kur tu esi. Pieņem Jēzu Kristu par savu kungu. Halleluja! Un vēlns un tiem atstāsies nost.
Par šo vārdu Jēzus Kristus jau ir aizlūdzis. Ko es tagad lūdzu? Dievs par šo vārdu ir miris Golgātas krustā. Viņš par šo vārdu ir miris, viņš par šo vārdu ir aizlūdzis. Viņš ir aizlūdzis par Normundu Dūdu, lai es šodien varētu lūgt. Par šo vārdu ir spēks, var un autoritāte. Jēzus vārdā. Un šis vārds nāks kā banga tavā dzīvē un pāršķērs pusēm. Viss, kas tur iekšā. Tā kā Mūzes pārgāja jūrai pāri. Dievs pateica, saka jūrai, un jūra pāršķēlās uz pusēm. Tāpat tavā dzīvē. Sātans aizies tur, kur viņam ir jāaiziet, uz savu vietu. Un tev ienāks prieks, līgsmība. Halleluja! Amen!